Informācija un masa? No pirmā acu uzmetiena tas var šķist dīvains jautājums. Domājot par informāciju, mēs to bieži vien iztēlojamies kā abstraktu vienību, ēterisku vielu, kas eksistē bez fiziskas masas. Piemēram, grāmatā ietvertā informācija nav kaut kas tāds, ko mēs varam nosvērt uz svariem. Tie ir raksti, dati, zināšanas, kas ir ietvertas grāmatā. Tas nav papīrs un tinte, kas izmantota šīs informācijas izteikšanai, kas ir taustāmas, izmērāmas vienības. Tātad šķiet, ka informācijai, kas ir abstrakta un nemateriāla, nepiemīt masa. Tā pastāv mūsu prātos, mūsu sarunās, bet jūs nevarat novietot informāciju uz galda un redzēt, kā tā nosver svaru kausus. Tātad tās visvienkāršākajā formā informācijai nav masas. Tomēr, kad mēs iedziļināmies fizikas pasaulē, situācija kļūst interesantāka. Fizikas jomā, īpaši ņemot vērā Einsteina relativitātes teoriju, enerģija un masa ir cieši saistītas, kā to izsaka slavenais vienādojums, ir mc². Informācijas apstrādei un uzglabāšanai ir nepieciešama enerģija neatkarīgi no tās veida. Tātad, ja mēs to aplūkojam no diezgan abstrakta un netieša viedokļa, mēs varētu apgalvot, ka informācija ir zināmā veidā saistīta ar masu. Šī ideja kļūst arvien aktuālāka, kad mēs iedziļināmies noslēpumainajā melno caurumu pasaulē. Saskaņā ar Stīvena Hokinga teoriju melnie caurumi laika gaitā pakāpeniski iztvaiko, izstarojot tā dēvēto Hokinga starojumu. Šis process teorētiski varētu novest pie pilnīgas informācijas izdzēšanas. Taču te ir viens āķis. Tas ir pretrunā ar kvantu mehānikas pamatprincipu, kas nosaka, ka informāciju nekad nevar pazaudēt. Šī mīkla, kas pazīstama kā melno caurumu informācijas paradoks, ir radījusi daudz teoriju, tostarp intriģējošo ideju, ka informācijai varētu piemist sava veida masa vai fizikāla īpašība, kas tiek saglabāta. Tagad veiksim lēcienu kvantu mehānikas pasaulē. Kur informācija ir galvenais spēlētājs? Šeit mēs runājam par kvantu bitiem jeb kubitiem, kas atšķirībā no saviem klasiskajiem analogiem var pastāvēt vairākos stāvokļos vienlaicīgi. Lai gan pašiem kubitiem kā kvantu stāvokļiem nav masas, sistēmām, kas ar tiem manipulē, piemēram kvantu datoriem, ir nepieciešama fiziska matērija un enerģija. Tādējādi, modernajā fizikā un kvantu mehānikā sāk parādīties doma, ka informācijai piemīt masa. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka tā nav masa ikdienas, taustāmā nozīmē. Tas ir neticami niecīgs, teorētisks daudzums, kas vairāk interesē fiziķus, nevis kaut kas tāds, kam ir praktiska ietekme uz lielāko daļu no mums. Taču tieši šīs maznozīmīgās, šķietami nenozīmīgās detaļas bieži vien ir atslēga uz visuma noslēpumu atklāšanu. Pārējot uz skaitļošanas jomu, ir vēl viens interesants jēdziens, kas jāņem vērā, proti Landauera princips. Šis fiziķa Rolfa Landauera vārdā nosauktais princips paredz, ka informācijas dzēšanai skaitļošanas ierīcē nepieciešams vismaz minimālais enerģijas daudzums. Tagad jums varētu rasties jautājums, kāds sakars informācijas dzēšanai ir ar enerģiju vai masu? Katru reizi, kad mēs dzēšam datus, informācija nekur nepazūd. Saskaņā ar Landauera principu tā pārvēršas siltumā, kas ir enerģijas veids. Un, kā mēs esam mācījušies no Einsteina relativitātes teorijas, enerģija un masa ir vienas monētas divas puses. Tātad ļoti abstraktā un netiešā nozīmē informācija ir saistīta ar masu. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka iesaistītā masa ir tik niecīga, ka tā ir gandrīz tikai teorētiska. Lai gan mēs nevaram precīzi nosvērt informāciju, Landauera princips vēl vairāk nostiprina saikni starp informāciju un masu, lai gan ļoti smalkā un teorētiskā veidā. Tātad, vai informācija ir masa? Mēs esam pārunājuši informācijas abstrakto būtību, iedziļinājušies fizikas un kvantu mehānikas dzīlēs un pat pieskārušies Landauera principam. Mēs redzējām, ka informācijai tās tīrākajā, abstraktākajā formā nav masas. Tie ir neredzami, nemateriāli raksti un dati, kuriem mēs piešķiram nozīmi. Tomēr, kad mēs iedziļināmies fizikas un kvantu mehānikas sfērās, robežas izplūst. Informācijas fiziskā attēlošana un apstrāde ir saistīta ar enerģiju, un, izmantojot Einsteina ikonisko vienādojumu, ir vienāds ar mc², mēs varam redzēt netiešu saistību starp informāciju un masu. Melno caurumu informācijas paradoks un kvantu informācija vēl vairāk sarežģīja situāciju, liekot domāt, ka informācijai var būt kāda fizikāla īpašība. Landauera princips arī norāda uz niecīgu, gandrīz teorētisku masu, kas saistīta ar enerģijas izmaksām informācijas dzēšanai. Galu galā, lai gan ideja par to, ka informācijai ir masa, ir galvenokārt teorētiska un praktiski maznozīmīga,
tā ir aizraujošs jēdziens, kas izaicina mūsu izpratni par informāciju, masu un pašu visumu. Vai esat kādreiz aizdomājies, no kā sastāv visums? Šodien mēs pētām intriģējošu tēmu – matērijas un informācijas salīdzinājums. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar šiem jēdzieniem. Matērija ir viss, kam ir masa un kas aizņem telpu. Tas ir gaiss, ko mēs elpojam, zvaigznes debesīs un paši atomi un molekulas, kas veido mūsu pasauli. Matērija, ko regulē fizikas likumi, ir taustāma, un to var izjust ar mūsu maņām. Atšķirībā no matērijas informācija ir nemateriāla. Tas ir veids, kā aprakstīt matērijas izvietojumu vai struktūru, vai plašāk sistēmas stāvokli. Tie ir vārdi grāmatā kods mūsu DNS un modeļi, kas nosaka pasauli ap mums. Gan matērijas, gan informācijas izpratne ir būtiska, lai izprastu apkārtējās pasaules sarežģītību. Tagad, kad esam aprakstījuši matēriju un informāciju, salīdzināsim un pretstatīsim šos divus mūsu visumu pamataspektus. Matērija ir fiziska viela, kas aizņem telpu un kurai ir masa. Jūs varat pieskarties akmenim, sajust vēju vai turēt rokās glāzi ūdens. Tomēr informācija ir abstrakts jēdziens, kas raksturo vielas stāvokli vai struktūru. Jūs nevarat pieskarties vārdiem grāmatā, bet jūs varat pieskarties lapām, uz kurām tie ir uzdrukāti. Tālāk runāsim par saglabāšanu. Slēgtā sistēmā matērija saglabājas, tas nozīmē, ka to nevar ne radīt, ne iznīcināt, bet tikai pārveidot. Turpretī informācija uzvedas citādi. Laika gaitā to var replicēt, mainīt vai pat pazaudēt. Vismaz to var padarīt grūtāk nolasāmu. Padomājiet, cik ātri failu var kopēt un kopīgot tiešsaistē vai cik viegli to var izdzēst. Tomēr, neraugoties uz šīm atšķirībām, matērija un informācija ir savstarpēji saistītas. Matērijas struktūra var nodot informāciju. Atcerieties vinila plates rieviņas. Arī informācijai ir nepieciešams fizisks informācijas nesējs. Padomājiet par datora cieto disku, kurā glabājas ļoti daudz datu bitu. No kvantu perspektīvas raugoties, attiecības starp matēriju un informāciju iegūst vēl intriģējošāku pavērsienu. Kvantu mehānikas jomā vienkārši novērojot matēriju, var mainīt tās stāvokli. Matērijas un informācijas sasaiste ir kvantu teorijas pamatjēdziens. Visbeidzot, aplūkosim entropiju. Termodinamikā entropija ir nekārtības mērs. Bet informācijas teorijas kontekstā tā mēra nenoteiktību jeb informācijas daudzumu sistēmā. Tas rada aizraujošu saikni starp matēriju un informāciju. Tā kā matērija kļūst nesakārtotāka, tajā esošā informācija kļūst mazāk paredzama. Lai gan matērija un informācija ir cieši saistītas, tās ir būtiski atšķirīgas, un katrai no tām ir unikāla loma mūsu izpratnē par visumu. Izprotot abas šīs lietas, mēs varam labāk izprast apkārtējās pasaules sarežģītību. Varētu apšaubīt apgalvojumu, ka informāciju var pazaudēt. Vai kvantu mehānika neliecina, ka informācija nekad netiek pazaudēta? Tas ir lielisks novērojums, kas mūs noved pie kvantu neklonēšanas teorēmas un melnā cauruma informācijas paradoksa. Sāksim ar kvantu neklonēšanas teorēmu. Šis princips nosaka, ka nav iespējams izveidot identisku patvaļīga nezināma kvantu stāvokļu kopiju. Tas nodrošina kvantu informācijas unikalitāti, aizliedzot tās brīvu pavairošanu atšķirībā no klasiskās informācijas. Tagad aplūkosim noslēpumaino melnā cauruma informācijas paradoksu. Šis paradoks izriet no idejas, ka informāciju nevar iznīcināt. Tomēr šķietami tā pazūd melnajā caurumā, kas ir pretrunā ar mūsu izpratni par fiziku. Šīs lietas norāda uz kvantu informācijas saglabāšanās veidu, kas vēl nav tik vienkārši izprotama. Pēdējos gados fiziķi ir piedāvājuši dažādus šī paradoksa risinājumus, ierosinot veidus, kā informācija varētu saglabāties, piemēram, hologrāfiskais princips vai ideja, ka informācija ir kaut kādā veidā iekodēta Hokinga starojumā. Tomēr pagaidām nav vispār pieņemta risinājuma. Kā jau redzējām, matērijas un informācijas salīdzināšana atklāja intriģējošas atziņas par mūsu visumu būtību. Matērija, kas ir taustāma un ko regulē fizikas likumi, veido mūsu realitātes konkrēto pamatu. Informācija, nemateriāla un mainīga, apraksta šīs matērijas izkārtojumu un stāvokli. Kopā tās savijas veidojot pasauli, ko mēs uztveram. Kvantu mehānikas jomā šie jēdzieni aizraujošā veidā saplūst un savijas. Kvantu neklonēšanas teorēma paredz zināmu kvantu informācijas saglabāšanu, apšaubot mūsu izpratni par replikāciju un transformāciju.
Tikmēr melnā cauruma informācijas paradoksa noslēpums joprojām izraisa asas diskusijas fiziķu vidū. Kvantu mehānikas kontekstā informācija tiek uzskatīta par nezūdošu. Taču kā tas notiek, jo īpaši tādos ekstrēmos apstākļos kā melnie caurumi, joprojām ir pētniecības un diskusiju objekts. Kvantu sfēra izaicina mūsu klasisko izpratni par tādiem jēdzieniem kā informācijas saglabāšana, radot jaunas un aizraujošas hipotēzes teorētiskajā fizikā. Šie pētījumi mums atgādina, ka mūsu visums ir sarežģīts matērijas un informācijas, taustāmas realitātes un abstraktu fizikālo likumu gobelēns. Izpratne par matērijas un informācijas mijiedarbību ļauj mums labāk izprast apkārtējās pasaules sarežģītību.